Pirmās sezonas Ansis noteikti ar mani lepotos. Pēc nedaudz klinčaina starta es esmu uzvarējis jau 4 sērijas pēc kārtas, atstājot profesionālos sportistus ar tikai 1 uzvaru un entuziastus ar 2. Bet vai es paņemšu visu un vai es kļūšu par šīs sezonas čempionu? Jāturpina vien skatīties. Vai tu būtu gatavs ar mani sacensties, bet sadaram duelī akmeņš šķērs papīrīts? Spēlēm. Zaudētājiem 10 pumpīši. Davai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apsveic, apsveic, apsveic. Paldies tev, lai tev forša diena. Tas arī bija viss, jā, nav nekas sarežģīts. Kad es biju jauns, es vispār biju diezgan stilīgs džeks. Jā, es nevienā sporta veidā nebiju dūzis, bet toties es ļoti daudz ko izmēģināju. Un arī šīs dienas aktivitāte pirms kādiem 20 gadiem es bišķiņi iemēģināju aiziet uz kādiem 2 tenisa treniņiem. Es ceru, ka mans plauksts locītājs vēl kaut ko atcerās, jo es, diemžēl, toč nē. Es nekad negribētu noniecināt tenisu kā sportu. Bet, manuprāt, šajā sportā diezgan liela nozīme ir šovam. Tas tomēr ir duels starp 2 sportistiem. Un te nu manam šīs dienas viesim ir diezgan liela pieredze, jo lielāku šovmeni basketbolā par Kristapu Dārgo jūs diez vai atradīsiet. Nu, sveiks, dārgais! Čau! Es ceru, ka tev tā uzrunā vismaz pusi no taviem draugiem, citādāk tie nav īsti draugi. Sanāk uzrunāja biežāk, tagad retāk, bet ik pa laikam gadās. Ok, ļoti labi. Nu, es zinu, ka tu savā dzīvē bumbas esi turējis rokās droši vien daudz vairāk nekā sievietes, bet tu esi nedaudz tuvāk pensijas vecumam, tāpēc man ir cerība, ka šodien tomēr man ir kaut kāda cerība arī tevi pārspēt ar bumbošanu saistītās lietās. Un ja tu esi gatavs pieņemt man šīs dienas izaicinājumus, tad viss, kas tev ir jādara, ir tikai jāpiekrīt uz mazu sodu, ja nu tu zaudē. Daram to? Jā? Sarunāts. Tad sadaram. Lāms, kura Eiropas daļa tavuprāt ir spēcīgākā basketbolā? Rietum. Rietum? Tā īstenībā ir ļoti laba atbilde, jo 18. septembrī noslēdzās Eurobasket 2022 turnīrs, kurā par čempioniem tika runāta Spānijas izlase. Tie pieveica Francijas izlasi ar 88-76 rezultātu, un bronzas medaļu mums ieguva Vācija, tā kā visas tās valstiņas, kas mums ir tajā Eiropas daļā. Ko tu par to domā? Ļoti labi. Labs. Kas ir tava mīļākā futbola līga? Nav man vispār nepatīk futbols. Mums nevienam īpaši nepatīk futbols. Bet 6. oktobrī norisināsies vairākas ievērojams UEFA Eiropas līgas spēles futbolā. Ceturtdienas vakarā līdzjutēji varēs sekot līdz aizraujošam mačam starp Spānijas Real Betis un Itālijas AS Roma. Tev ir kādas domas par to? Skatīsies? Roma? Ne, diemžēl ne. Tikai tenis interesē. Hop. Kā tev šķiet, kas uzvarēs? Kareivji vai burvji? Es domāju, ka uzvarētāji. Tā ir laba atbilde. No 30. septembra līdz 14. oktobrim basketbola fani varēs vērot NBA pirmssezonas spēles. Un šo spēļu maratonu iesāks mačs starp Golden State Warrioriem un Washingtonas Wizardiem. Kāds jautājums? Tur nav jautājums, vairs nav jautājumu. Tā bija sporta aktualitāte. Forši. Es skatījos, ka tev ir cieņā līst ledainos ūdeņos. Tā ir tāda izklaide, ko es nekad neesmu īsti sapratis. Tagad mums ir nedaudz laiks salauzt ledu un iesildīt mūs abus ar nelieliem ledlaužu jautājumiem. Kas pēdējā laikā ir tavs guilty pleasure? Bulciņas. Kādas? Īstenībā Lidla virtulīši iepatikušies ir ar ievārījumu iekšā. Virtulīši. Tas tagad arī izklausās labi. Kas ir pēdējā lieta vai nodarbe, kurā tu iemīlējies? Pa jaunu iemīlējos pludmales volejbolā šogad. Tev arī sanāk, vai tev tikai... Nē, es spēlēju pietiekami labi priekš amatieri, teiksim tā. Ok, es piedalījos kādā turnīrā? Jā, īstenībā šogad arī nostartējām ar savu labu bērnības draugu, kas nedaudz vairāk spēlē volejbolu. Šogad paspējām 2 turnīriņos nostartēt, bet vietēji mērogi, nekādos lielajos. Īstenībā vienā uzvarējām, otrā palikām 2. vietā. Bet tas tāds, kā saka, reģionāls turnīriņš Ogres novadā. Kas tev momentāni padara mierīgāku vai priecīgāku? Tā var būt darbība, vieta vai kaut kāds ēdiens? Sievas klātbūtne blakām. Ok. Tas skaidrs, citādāk tu nevarētu mājās radīties, ja tu to neatbildētu. Bet vai ir arī kaut kāda darbība vai lieta, kas tev uzreiz nomierina vai padara vienkārši priecīgāku? Īstenībā tas, ko tu minēji par tām ledus peldēm, tas ir tāds brīdis, tās 2 minūtes, kurās tu tiešām atslāpsti, nomierinies, aizdomājies. Cik bieži studē? Ziemas periodā tas 2 līdz 3 reizes nedēļā. Ja tev būtu maģiska poga tieši šeit tagad, uz manas plaukstas, un tu viņu varētu nospiest, un tu dabūtu tieši
to, ko tu vēlies. Ja tu viņu tagad nospiestu, kas mums priekšā parādītos? Nu, veselība ģimenei, visiem ģimenes locekļiem. Es domāju, tas būtu tas viens moments, lai kā saka, var dzīvi nodzīvot mierīgi, neuztraucoties par nekādām veselības problēmām. Tā noteikti būtu tāda viena lieta. Ja mēs runājam par kaut kādām materiālām lietām, nu, tie varētu būt dāvana karta būvmateriāla veikalā ļoti liela. lai var padzīts priekš mājas būvniecību. Ja tu iznāktu uz skatuves vai ringā, kas būtu dziesma, kas skanētu, kamēr tu nāc iekšā? Es teiktu, Avicii Addicted to You. Es tik ļoti cerēju, ka tas būs kaut kas no Jumpravas, bet tu liki man viltos. Nu, ja mēs runājam par Latvijas estrādi un Jumpravas tieši, tad jā, Jumprava Roberta Lēsmeja remix Ziemeļmeita. Ok, es domāju, ka nedaudz mēs esam sapratuši, kā tu te funkcionē, un mēs varam iet pie mūsu pirmā izaicinājuma, sākt pelnīt pirmos punktus. Kādas tos sajūtas? Tu paņemsi šito vai... Nu, man ir kaut kāda tāda laba priekšnojauta, ka šodien es varētu iziet ārā kā uzvarētājs. Nu, redzēsim, kā tev priekšnojauta noturēsies. Tā, Kristap, visas bumbas nav jāmet un jātriec grozā. Šīs mazās dzeltenās mazulītes ir jāieper. Kādēļ? Es nezinu, viņas droši vien ir slikti uzvedušās, bet bonus punkti, ja tu to dari, ir tādu ļoti vokālu un dzirdamu. Kā jau tenisā tas ir ierasts. Mums te ir 5 konusi, mums ir 15 iespējas pa viņiem trāpīt. Par katru nogāzto konusu mēs varam teorētiski dabūt 2 punktus. Nu, pa tiem lielajiem mēs varam arī vienkārši pieskarties, lai dabūtu tos punktus, jo nezinu, vai mēs viņus nostīsim. Vai tev ir kādi jautājumi? Nu, par to skaņu. Tas nozīmē, ja es trāpu ar skaņu, tad man ir 3 punkti kaut kādi. Nu, tie ir bonus, tādi karmas punkti. Tie ir mazāk spēles punkti. Labi sarunāts. Ja tie karmas punkti, tad arī piedomāsim pie tā. Jā, tieši tā. Taču gribu to dāvanu kartu no kāda saņemt. Taisnība. Tieši tā. Ok, labi. Labs sākums. Visai... Irā! Labi, viens tev ir bāts ar otro. Ideāli. Ar otro sitienu. Ideāli! Šitais man biedē. Ņemam nost. Tā mēs te sākam, tā ejam uz šito maliņu. Tu domā, no turienes būs vieglāk, jā? Nu, rekur lielāk šansi, pasties. Bija. Tagad es skaņām es tev kaut kādu varētu. Nu, Grēmdi agresīvu, ne? Pamēģini to stēnu bišķiņu pieslēgt klāt. Ja nu šreiz nebija pareizais, pamēģini citu stēnu. Varbūt spalgāk. Laikam nebūs šitā te. Tas jau bija vismaz kaut kā centrālāk. Pēdējo sagatavojumu. Tagad sodiņš atbildīgā spēlē galotnē. Tā kā man ar to problēmas varētu arī šit var būt problēma. Nu, šreiz bija ļoti gara. Šreiz bija tāds klusais sodiņš. Jā. Labi, paldies. Nu, es domāju, ka pietiekami daudz savas priedzītes sagādāt būs. Šīdās ir šausmas kaut kādas. Bet tā arī atceries pats tās skaņas droši lietas klāt. Labi. Nē, stipri. Tieši tās agresīvi, spēcīgi sit. Skaties lokāciju, varbūt pamaini. Jo, nu, reizēm itā iesēdās kādā točkā, tu netiek uz priekšu. Tā ir, jā. Vēl var aizķerties. Tas bija tuvu. Šis gan nebija tuvu. Tajā brīdī, kad būs 3 bumbas, tad es zinu, ka ziepes ir klāt jau. Pagaidām vēl viss ir labi. Opā! Viens down. Bungas uzdevums priedzītē pēdējiem sitieniem. Nu, kā tev pēdējo sodiņiet? Nu, nē. Nu, tāpat kā man, viss kārtībā. Nu, viss cieņa, jā. Nu, nevar jau vienmēr uzvarēt. Protams. Nāciet! Labdien! Labdien! Kā jūs šodien jūtaties? Ir bijis labāk. Ir bijis labi. Nu, tad lūdzu. Varbūt sāksim ar tādu svarīgu jautājumu. Kādēļ zivīm nepadodas spēlēt tenisu? Tāpēc, ka zivīm nav roku. Nu, tā jau varētu domāt, bet īstenībā tas ir tādēļ, ka viņām nepatīk tuvoties tīklam. Kristap, man tev ir jautājums. Svarīgi jautājumi, lai saprastu, kas tev ir noticis. Nu, laikam iesākumā jāsaka, tas 3-3 basīts. Un tas būtībā ir tas, ko vienmēr esmu darījis. Pats esmu no Jumpravas maza miestiņa, un līdz ar to 5-5 basīt bija diezgan grūti mums tur uzspēlēt. Nu, tad regulāri bija tā, ka 10 čaļiem savākties ir grūti. Nu, tad mēs varējām savākties 6, 7, 8 un varējām spēlēt to 3-3. Un būtībā arī šādā veidā tas mans 3-3 ceļš sākās. Spēlējām Jumpravā basi. Man liekas, tas bija 2008. gads. Viens no mūsu biedriem teica, ka Rīgā Grīziņkalnā ir basīšu turnīrs. Nezināju, kas tas tāds ir. Geto baskets saucās. Nu, aizbraucām uz to turnīru. Mans ceļš uz Rīgu bija bijis atbraukt ar vilcienu, aizbraukt līdz Alfai, tādā mērogā apmēram. Un tad vienkārši atbraucām uz Grīziņu, nospēlējām to pirmo turnīru, iepatikās, un tā arī būtībā tas ceļš sākās. Tad tā pagāja tā visa vasara.
Nākošā vasara tad arī pietiekami labi sāku spēlēt. Raimonds Elbekens piedalīties turnīros, starptautiskos. Pārstāvējis esmu Latviju dažādos turnīros. Gan, tas bija būtībā pirms tas 3-3 basīts uzņem tāds lielāks apgrieziens. Tā kā, jā, un būtībā man tas 3-3 ceļš beidzās tad, kad tā dankošana ienāca un tas jau palika vairs ne tikai hobija līmenī, bet tā bija iespēja jau reāli nopelnīt naudu vasaras periodā. Tajā brīdī tas 3-3 basīts pagāja malā. Manas durvis bija atvērtas uz visiem slamdanga konkursiem. Es tur varēju piedalīties, nopelnīt arī naudiņu. Basītī tādas iespējas nebija tajā brīdī, līdz ar to tajā brīdī tā dankošana aizgāja pirmajā vietā. Pastāst man, Kristap, tu saki, tu biji top 3 dankists, dankeris? Dankers, jā, es domāju, ka tā var teikt. Kā tu latviskot šo? Vai tu gribētu teikt, tu biji top 3 Eiropas spraudējs? Zini, arī tā, protams, var pateikt, bet, laikam latviskotā versija būtu, bumbas trieciens grozā no augšas. Bez dankošanas tev arī ir bijis tomēr karjera kā profesionālam basketbolistam dažādās komandās Latvijā. Ir arī bijis iespēja uzvilkt izlases kreklu. Tā kā pastāsti, kā tu izvēlējies, ka uz to tu fokusēsies? Vispār mans tas ceļš tāds, savā ziņā arī interesants un tāpēc, kad bērnībā es ļoti gribēju būt profesionāls basketbolists, tad pienāca kaut kāds vecums, bija 15, man liekas, 14-15 gadi. Es biju ļoti mazs augumā. Es esmu, varētu teikt, vēlais bērns, kas vēlu nobrieda, vēlu izauga un vēlāk kļuva varbūt fiziski spēcīgāks. Līdz ar to man bija kaut kāds brīdis, kurā es biju mazāks, vājāks, lēnāks un tajā momentā kaut kādas basītes, es to joprojām darīju, man tas patika, bet tādas ambīcijas kļūt par spēlētāju profesionāli man īsti vairs tajā brīdī nebija. Un kaut kā tajā brīdī mācības aizgāja pirmajā vietā. Sāku studēt universitātē, paralēli man joprojām bija uzrunājis basketbola skolas Ogres treneris Pēters Ozoliņš, lai es paturpinu spēlēt pie viņiem. Nospēlēju 1 gadu, nospēlēju 2 gadu, un šajā 2. sezonā LBL2 sanāca ļoti, ļoti laba sezona, pēc kuras arī tāds atnāca interesants piedāvājums no Latvijas universitātes. Vai es negribu pamēģināt savus spēkus Latvijas basketbola līgas 1. divīzijā, un pašam kaut kādā mērā parādījās tā iekšējā dzirkstele, iekšējā vēlme, taču jāpamēģina, kā būs. Un pamēģināju, ļoti labi sanāca, un būtībā jau 10 sezonas aiz muguras ir. Tā kā vispār bez domas būt profesionālam sportistam tajā brīdī, jau 10 gadus var sevi saukt par profesionālu basketbolistu. Pastāsti, kas tev sagādā pašam lielāku gandarījumu, vai tas ir, ka tu tiec nosaukts par līgas labāko spēlētāju, kas tā mēdz dažreiz notikt? Vai ka tomēr tev bija iespēja uzvilkt sarkano kreklu un doties pārstāvēt valsti? Es domāju, ka tā atbilde ir pašsaprotama, un tā, protams, ir Latvijas izlases krekla uzvilkšana. Man tas bija tāds īpašs notikums, kad iedomājies, tu nekad īsti pie sevis netici, ka tu tur varētu nonākt. Jā. Un gadiem ejot aizdot labas sezonas, protams, arī sakrītot apstākļiem nenoliedzami. Tās 2 spēles, es viņas nekad neaizmirsīšu, un tās vienmēr paliks manā spilgtā atmiņā. Pastāsti mums bišķiņ vairāk par dankošanu. Vai tur apgrozās tādas naudas, lai tas būtu interesanti, vai tas ir vairāk slavas dēļ? Kāda ir tā danka cilvēku tāda dzīve? Būtībā tāds lielais uzrāviens bija 2011. gads, kad arī vēlreiz jāpiemina Geto basketu un Raimonds Elbekens, kas man aizveda uz Parīzi, ļāva nostartēt nosteiktu jaudīgākajā 5 basīšu turnīrā, kas ir notiek brīvā dabā, Kvaipijas 4, un tajā brīdī es dabūju to uzrāvienu. Tad būtībā tas 11, 12, 13 gads, tie būtībā bija gadi, kad es braucu uz slamdanga konkursiem, saņēmu nelielu naudiņu, teiksim, 200 eiro, man liekas, bija. Labi, kaut kādās reizēs bija vairāk, bet, principā nekas tāds. Tas bija vairāk vienkārši izbaudīt to pasākumu, jo es arī nebiju nekad ceļojis tik daudz, bet bija ļoti interesanti. Tad nāca tas nākamais cikls, kas sākās ar 2013. gada vasaru, bija tas pārējais posms, kad mani uzrunāja mans tagadējais menedžeris no Danka Elite komandas. Viņiem bija vīzija, ka dankošanu ir iespējams padarīt populārāku, finansiāli ienesīgāku un kaut kādā smukākā veidā iesaiņot, iepakot priekš skatītājiem. Bet tās naudas bija salīdzināmas ar to, ko tu pelni tagad spēlējot profesionālo basketbolu komandā? Kā es mīlu teikt, tad ar basketbolu es nopelnīju noteikti vairāk nekā ar dankošanu, bet, ja mēs paņemam labākajās vasarās, tas ir bijis, nezinu, kā lai pasaka. Grūti jau teikt, nevar jau visu atklāt, kas un kā te ir bijis. Kaut kāds noslēpums puikam jāpatur, jā? Jā, kaut kas jāpatur, bet teiksim tā, tādā vasaras periodā nopelnīt ļoti pieklājīgu naudas summu. Ideāli. Manuprāt, mūsu klients šodien ir atradis visas atbildes sevī.
un mēs varam doties uz nākamo izaicinājumu. Paldies! Cik svarīgs, tavuprāt, ir treneris? Ļoti svarīgs. Šis bija ar pārliecību, tas ir pareizi. Pašmāja pludmales volejbola zvaigznes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčēnoka preses konferencē ir paziņojušas par to, ka viņām ir jauns treneris Damians Vojtasiks no Polijas. Līgums ir parakstīts līdz 24. gadam, un Vojtasiks ir izteicies, ka vēlas uzlabot snieguma rezultātu stabilitāti, kā arī nostiprināt komandas spēli aizsardzībā, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm Parīzē. Kā tev liekas, viņam izdosies? Es domāju, ka pilnīgi iespējams. Bāms. Vai tev Japāna asociējās ar tenisu? Mazliet. Nedēļā no 3. oktobra līdz 9. oktobrim norisināsies Rakuten Japānas Open tenisa turnīrs. Un šis ir visilgāk notiekošais ATP turnīrs Āzijā, kas aizsākās jau 1972. gadā. Kopējais balvu fonds ir gandrīz $2 miljoni, un šajā turnīrā redzēsim tādus spēlētājus kā Kaspars Ruds, Aleksandrs Zverevs un Kamerons Norī. Bāms. Kas ir interesantākās sacīkstes autosportā? Es nezinu. Tas ir ok. 8. oktobrī un 9. oktobrī norisināsies pasaules rallycross čempionāts posms Beļģijā. Ar 21 punktu pārsvaru šobrīd vadībā ir zviedru rallī braucējs Johans Kristofersons. Otro vietu ieņem norvēģis Ole Kristians Veibijs. Saeimas vēlēšanas nav aiz kalniem. Olibet bookmakeri garlaicīgo partiju solījumu periodu padara saistošāku, interesantāku un nedaudz azartisku. Šobrīd Olibet bookmakeru uzvaras koeficienti ir sekojoši. Katram un katrai, ka iekļūs Saeimā, koeficients ir 2,75, ka neiekļūs 1,40. Partija stabilitāte, ka iekļūs Saeimā, koeficients 1,45, ka neiekļūs 2,55. Apvienotais saraksts iekļūs Saeimā, koeficients ir 1,18, ka neiekļūs 4,30. Ka Latvijas-Krievu savienība iekļūs Saeimā, koeficients ir 1,85, ka neiekļūs 1,85. Latvija pirmajā vietā, ka iekļūs 2,0, ka neiekļūs 1,72. Veiksmīgas jums likmes! Mēs esam tikuši līdz izaicinājumam numur 2. Šajā gadījumā vieduma pārbaude. Katrs mēs uzdosim otram 5 jautājumus, erudīcijas jautājumus. Par katru pareizi atbildēto mēs varam dabūt 1 punktu. Mednieks gāja garām pulksteņa tornim. Viņš izņēma ieroci un izšāva. Kur viņš nokļuva? Es teikšu cietumā. Es gribētu teikt, ka gandrīz pareizi atbildi ir. Policijā. Es teiktu, ka tas ir... Tur jābūt punktam. Laikam, tas ir pirmais solis. Laikam būs jāpiekrīt, jā. Šoreiz bija pārāk labi. Šoreiz bija pārāk tuvu. Labi. Kas karājas pie sienas un raud? Tā droši vien domā arī tas, kurš tur karājas. Nezinu, izbāzts dzīvnieks. Tas jau ir beigts, viņš vairs neraudās. Šajā gadījumā pareizā atbilde ir alpīnists. Es gan nezinu, kāpēc viņš ir bēdīgs. Viņš bēdīgs alpīnists droši vien būtu vispareizākais. Kad melnam kaķim vislabāk ienākt mājā? Es teikšu pa nakti. Gan drīz jau pareizi ir, bet tomēr nav. Tad, kad durvis ir vaļā. Parasti jau naktī slēdz cietīstamā, tas trumpīgi būtu. Kam melns kaķis nes nelaimi? Jā, jāatzīst švaki man ar šitiem Švaki? Saimniekam. Saimniekam nē, bet pelē gan. Jūs iegājāt tumšā istabā ar sērkociņu kastīti, sveci, petrolējas lampu un gāzes plīti uz galda. Ko iedegsi pirmo? Gaismu. Māriens nav slikts, bet pirmo iedegsi sērkociņu. Sanāk, lai aizdedzinātu pārējos, tomēr vajadzēs. Kāpēc? Zirgam seglus liek uz muguras. Īsti laikam nekur citur nav, kur viņus uzlikt. Ja tos seglus liks uz vēdera, tad tie nokritīs. Jā, arī jāpiekrīt. Kam bez maksas ir sieras peļas lazdā? Saimnieks. Jā, arī īstenībā, bet nē, otrajai pelē sieras ir bezmaksas, jo pirmā samaksā ar dzīvību. Vienu? Nē, šitas jau ir atbilde. Vienu. Zēns nokrita 4 pakāpienus un salauza kāju. Cik kājas salauzīs zēnam, ja viņš nokritīs 40 pakāpienus? Es jau pateicu atbildi. Tad vienu. Tā ir pareizā atbilde, jo otra jau ir salauzta. Kas vieno piedegušu maizi un grūtnieci?
Pārāk vēl izvilku ārā. Jā. Nepaspēja izvilkt, jā. Nu, redz, there we go. Ko es arī zinu no šīs dzīves. Kuras ir sapiera visnepatīkamākās frāzes? Sprākst. Es teiktu, ka tas varētu tā būt, jā. Bet šajā gadījumā ir teikts, viena kāja šeit, otra tur. Tev vēl kāds jautājums? Laikam, Nē, mani viss 5 man ir aizgājuši. Nu, tā tad mēs esam principā parādījuši, kā mums ar to erudīciju iet. Mēs varam... Diezgan štruntīgi kopumā. Tev gan jāatzīst, bišķiņ labāk gāja. Nē, nu zini, vienkārši pieredzīt. Tā jau labāk neiet. Es domāju, mēs varam maukt tālāk uz pēdējo izaicinājumu. Ko tu saki? Laižam. Mēs tagad esam tikuši līdz 3. izaicinājumam, un tas būs īsts virpulis. Es zinu, ka Kristaps šeit ir pieredzis jau dankot ar visiem saviem whirlwind dunkiem, un viņam iespējams tā nebūs problēma. Man, jāskatās, kā sanāks. Mums pusminūte ar galvu piespiest pie raketes. Būs jāgriežās ap sabāsi, un tad treneris tur fonā mums pados katram 7 piespēles, kuras jāuzņem kā gremdes. Par katru gremdi, ko mēs varam trāpīt atpakaļ kortā, mēs varam dabūt 2 punktus. Redzēs, kā sanāks. Tev kājas piekus tur vēl šitā te griežot. Un maucam. Blin! Okay, pirmais garām. Otrais garām. Trešais jau ir. Okay. Ļoti labi, Kristap. Tātad griešanās tev tikai divas paņēma no tevis. Pirmie 2 tika paņemts ciet. Nu, tas nav tik traki. Pirmais bija diezgan bezcerīgs, pēc tam jau otrais jau. Oi, es jūtu, ka širais nebūs labi. Aiziet! Wow. Oi. Nav šito... Ejo, bet tas ir kā, šito mēs ieskaitam? Labi. Ir, viss kārtībā. Nē. Droši, pārējās spēcīgi, agresīvi uzšai. Ļoti labi. Aišu, super. Viņš man apvārdoja. Es sāku spēcīgi sist, un tas bija neprecīzi. Mēs jau pieminējām to, ka tu studēji RTU, studēji būvniecības fakultātē. Kādas tavas atziņas par to visu? Cik tas ir tev vērtīgi bijis dzīvē? Kā tu skaties uz studēšanu kopumā? Nu, es vispār esmu absolūts atbalstītais studēšanai. Es visiem gribētu teikt, ka pilnīgi visiem sportistiem es gribētu ieteikt studēt, jo, manuprāt, nerunāsim vispār par cilvēkiem, par cilvēku, kas varbūt nesporto, tam, manuprāt, vispār studijas būtu vērtīgas, bet tieši sportista ziņā mans tas vienmēr uzskats ir bijis, kad sports profesionālis kaut kad beigsies. Un es gribētu teikt, ka varbūt 0,01% no profesionāliem sportistiem karjeras laikā nopelna tik daudz naudas, lai dzīvē varētu ne par ko neuzstāties. Un vēl ir pietiekami prātīgi, lai to neiztērētu. Tātad visi, kas domājam par profesionālo sportu, un arī visi citi, ejam studēt. Tev ir arī kāds bizītis ārpus savu sportu, ar ko tu esi aizrāvies, vai arī varbūt kaut kāda doma, ko tu gribētu attīstīt? Nē, es kādu laiciņu jau paralēli basketbolam strādāju ceļbūvē. Tā kā es būtībā, kā man patīk sevi saukt, nevis patīk saukt, bet kā es vienmēr saku, es esmu profesionāls basketbolists, kas savu brīvo laiku pavada darbojoties ceļbūvē. Tā kā jā, es esmu... Bet tas ir tavs biznes, vai tu... Tas ir, nevarētu teikt, ka tas ir mans biznes, bet es esmu stāvējis, kā saka, klāt tajā brīdī, kad mēs šo visu, šis viss veidojums tika veidots, kad firma, teiksim, būvniecības firma tapa. Tā kā kaut kādā mērā es tur esmu iekšā un esmu klāt. Tā kā, jā, pagājušajā gadā arī sanāca dabūt certifikātu, tā kā es esmu certificēts būvspeciālists arī. Tā kā tas arī bija tāds viens neliels solīts, ko man noteikti gribējās izdarīt pirms basketbola karjeras beigām. Ir vēl kādi varbūt sapņi par kaut kādu uzņēmēju darbību, ko tu gribētu realizēt kādreiz? Dotajā brīdī laikam, ka nav. Tas, es teikšu tā, laikam jāsaka, par uzņēmēju darbību ir tā, ka laikam jābūt kaut kādam tam uzņēmēju gēnam. Un es noteikti neesmu bijis tas, kas ir vienmēr atradis kaut kādas variantus, kā nopelnīt tur naudiņu ar visādām mazām lietiņām. Ir kaut kādas lietas bijušas, ko es esmu darījis, bet es gribētu teikt, ka nav man tas uzņēmēja gēns, un man varbūt ir kaut kādas citas kvalitātes, kas var labi palīdzēt teiksim, tā cilvēkam, kam ir tas uzņēmēja gēns, un tas ir varbūt tas, uz ko es vairāk spiežu. Nu labi, visbeidzot, tomēr ļoti daudz basketbolistu, ļoti daudz sportistu pēc karjeras beigām. Tev vēl tas gluži nav pienācis, bet vispār domā par to, ka iet vai no treneriem, vai no funkcionāriem, vai uz kaut ko tam līdzīgu. Vai tu esi arī kaut ko tādu apsvērs, vai tas vispār liktos interesanti? Tas, kas varbūt man kādreiz, es domāju, ka es nekļūšu par treneri, bet tas varbūt veids, kurš man varētu likties interesantāks, kaut kāda fiziskā sagatavotība.
Tas tiešām man patīk. Tas ir tas, ko es arī izbaudu treniņu procesā. Bet es nedomāju, ka es kļūšu par treneru. Bet tev ir tāda laba iespēja, ka tieši tu varētu dot tiem mūsu bumbastriecējiem varbūt kaut kādu vairāk ieskatu par to, kā tajā jomā sevi attīstīt un kaut ko sasniegt. Jā, es varētu, teiksim tā, ka es vairāk sevi redzu tā kā kaut kāds, nezinu, varbūt kaut kādā mērā tur mentors, bet es sevi neredzu kā, nezinu, tur full-time treneris. Jā, man nav problēma aizdīt kaut kādus pāris treniņus, parunāties, pakonsultēties, bet tai atsaucībai jābūt arī no pašiem tiem dankotēm. Man kāds kaut kur prasīs, es vienmēr esmu centies atbildēt. Tā kā, es ceru, ka pienāks tāds brīdis, kad Džeki pie manis atnāks, teiks, vai pastrādājam. Man ir lieli mērķi, lielas ambīcijas. Nav problēma. Man ir diezgan daudz par tevi tagad skaidrs, un es domāju, ka ir pienācis tas sūrais brīdis, ka man ir jāpieņem tas sots. Nekur citur es, diemžēl, tagad vairs nelikšos. Gala punktu rezultāts ir sekojošs. To es ticu pie veseliem 19 punktiem. Es esmu saņēmis, ieguvis, es nezinu, kā lai to pasaka, milzīgu sagrāvi ar 8 punktiem. Un tagad man ir, diemžēl, jāuzklausa tas, ko tu man liks darīt, un es neesmu sajūsmā jau preventīvi. Pirmām kārtām sveicu tevi ar godpilnu 2. vietu. Paldies! Paldies tev! Bija patīkami ļoti cīnīties. Jā, esmu padomājis par nelielu uzdevumu tev. Tā kā, savilksim paralēlās, tā kā es esmu sportists, man viens no mīļākajiem ēdieniem ir vistas gaļiņi. Tad es gribētu redzēt tevi nelielā tādā vistas formiņā. Tad, tavs uzdevums būtu sekojošs. Mēs ieņemsim šo leģendāro, zosu gājienu pozu, bet, tā mums šajā gadījumā būs vistiņi. Ieņem šādu poziņu, un tad šie būs tavi spārniņi. Un tad no tevis vajadzīgi būs skaņu efekti un šādas kustības. Tev pārāk labi šis šādā veidā tu ienāksi ACB tenisa laukumos un mēģinās sarunāt ar dežantu man atslēdziņas. Tajā brīdī, kad tu vistu valodā tā būs izdarījis, būs uzdevumu izpildījis. Cik bieži tev nākās šito darīt? Tad sanāk fenomenāli. Vistiņi nāc. Paldies! Uzdevums izpildīts. Epopeja Ansis un Raketis mums atgriežas no pirmās sezonas. Mums vajadzēja zināt labāk. It kā pirmajā sezonā jau nebija pilnīgi skaidrs, ka, ja man iedod kaut ko plakanu rokās, tad es neko ar to labi nevaru izdarīt. Bet te mēs esam, es atkal zaudēju. Bet neko, liels paldies tev, Kristap, ka tu mūs piedalījies. Liels paldies, ka tu pieņēmi manus izaicinājumus un uzklausīji visas manas jautājumus. Kā neliela pateicība, mēs tev iedosim maz dāvaniņu. Paldies. Un es tev, protams, ka novēlēšu atvesļot pēdu pirmām kārtām jau. Un otrkārt panākums ar visiem taviem basketbola izgājieniem, kādi tev ir. Un ceļa būvi. Super. Liels tev paldies. Paldies tev. Kā tev iespaidi? Patika? Ir tā jāsaka, uzvarēt vienmēr ir patīkami. Tā ir. Es ticu. Bet atceries, jā? Kaut kad ir jāzaudē, lai novērtētu, cik patīkami ir uzvarēt. Labi. Labi, dārgais. Teiksim godīgi, bija pēdējais brīdis arī ļaut profesionāliem sportistiem tikt pie kāda punkta. Līdz ar to rezultāts kopvērtējumā tagad ir tāds. 2 punkti profesionāliem sportistiem, 2 sporta entuziastiem un 4 komandai Ansis. Es lēnām te iemēģinu pilnīgi visus sporta veidus, tāpēc drīzumā es jau varēšu piedalīties tādā saudabīgā daudzcīņā. Bet līdz tam jauni apvēršņi un jauni pretinieki. Let's go! Vienkārši tas spiediens nenāk no tevis, tas nāk no izaicinājuma. Pastāsti, kādas ir problēma? Kur ir problēma? Kāpēc tu nevar trāpīt? Baigi mazie konus, laikam jāsaka. Mazi konus? Tu gribēji vēl lielāk? Jā. Cilvēka lielumā varbūt tad mums kaut kas izdodas. Okay. Tas būtu noteikti optimistiskāk. Tad, jā.